Ясно, что крайней точкой была бы победа во всей России демократической и, скажем, декларация о ее выходе из этого империалистического государства. Но для вас, наверное, это было бы слишком долго ждать. И поэтому скажите, пожалуйста, на какие процессы и до какой степени вы надеетесь на происходящее в России, которые бы помогли независимости? Спасибо. It was the question of journalist of Leningrad Popular Front edition Nevsky Courier. He just said that it seemed to him that Congress of Latvia was only thinking about support from Western countries, but he asked maybe we can also even think about support of Eastern, which cannot be so very fast, but also can be. Valdis Steins. Jā, mēs ļoti ceram uz šiem demokrātiskiem procesiem Padomju Savienībā. Un faktiski mēs ceram uz Padomju Savienības tādu atšķiršanu no Krievijas nost. Un mēs esam par to, protams, lai Krievija beidzot iegūtu galvaspilsētu un lai tā būtu Pēterburga. Un mēs esam katrā ziņā gatavi sakariem ar Krieviju, ar Ukrainu un pārējām valstīm, jo faktiski PSRS kā tāda valsts jau nemaz īsti nav. Un mēs ļoti ceram arī uz cita veida tiešiem sakariem, teiksim, kāda ir Ļeņingradas padome un kāda ir Maskavas padome. Un gaidām maija vidu, kad tiks atrisināts jautājums arī atrisināsies pa Krieviju. Un ceram, ka uzvarēs demokrātiskie spēki Krievijā. We hope that the same changes will take place in Russia, that the capital of Russia will become Petrograd, and that you will also find what you're looking for. Juris Dobelis. Atsmirkli. Mēs esam vienādi ieinteresēti, lai šie te visi procesi būtu, kas palīdz mūsu neatkarības atjaunošanai, gan austrumos, gan rietumos, un kas attiecas uz sadarbību ar austrumu pusi. Pirmkārt, atsevišķs problēma loks būs sadarbība ar Lietuvu un Igauniju. We're interested in cooperation between the West and cooperation to the East, and a special form of cooperation will be between the three Baltic states. Tālāk, pilnīgi atsevišķi atkal ir jāizskata procesi, kur norisinās tādā republikā, kur arī cieta pēc 39. 40. gada, tas ir Moldāvija. Moldavia has also suffered since 1939. Savi procesi ir aizkaukās republikās, kurus mums ļoti jācenšas ievērot un izmantot. We also have to look very carefully at the Caucasian republics, who've also gone the same way. Milzīgas cerības mēs liekam uz to, kas notiek pat labam Ukrainā, un mums ir konkrēta reāla sadarbība ar Ukrainas pārstāvjiem. We lay great hopes on what is happening at the moment in the Ukraine and have also worked out forms of cooperation with the Ukrainians. Kā redzat, bez Krievijas problēmām un procesiem mūs interesē arī vairākās citās republikās. So apart from the problems and their solving in Russia, we're also interested in the other republics and their problems. Visvalds Lācis. Jūs prasījāt, būdams žurnālists, kādas cerības mums varētu būt, kādi procesi, lai attīstās Padomu Savienībā, lai veicinātu mūsu neatkarību. Žurnālists visā pasaulē pieskaita pie intelektuālā darba darītājiem, pie inteliģences. Un lūk, es gribētu jums teikt, ka es labprāt liktu cerības arī uz Krievu inteliģences, kur gan līdz šim šai ziņā nav mūsu cerības attaisnojusi. Bet tā, ka jūs sakiet, ka jūs esat Tautas frontes žurnālists, tad attaisnojat mūsu cerības un proti kādējādi. Krievijas impērija ir radusies varmācības rezultātā, cariskā impērija.
Viņa tika paplašināta vēl lielākas varmācības rezultātā. Es ceru, ka jūs ziniet vēsturi, ka Baltkrievija, Ukraina, Moldāva, Gruzīņi, Armēņi, Azerbaidžāna un visas Baltijas republikas bija neatkarību pasludinājuši, un pēc tam viņi savu arī iekļāva šai jaunajā komunistiskā internacionālē. Krievu tauta to nezina, un daudzi negrib zināt. Mums šeit ir lieliski Krievu tautas pārstāvi mūsu vidū, kas to zina un saprot. Jūs, būdami intelektuālā spārna pārstāvu Krievijā, jūsu uzdevums ir atklāt Krievu tautai šo patiesību. Tad arī mūsu cerības būs daudz lielākas. It is your job as an intellectual from Russia to open the eyes of your people to what is possible. Es tikai gribētu piebilst pie mana kolēģa dombiedra Visolda Lāča domām vēl vienu teikumu. Mēs ceram uz tādiem demokratizācijas procesiem Krievijā, kas mazinātu Krievu tautā imperisko domāšanas veidu, un ka viņi beidzot saprastu, ka verdzinot un pazemojot citas tautas, viņi nekad paši brīvi nevar būt. We hope and we pray for those processes to take place in Russia, which will stop the Russians thinking and in an imperialistic way. Romāns Pusārs. Ja mēs sekojam kongresa gaitai, tad mums ir skaidrs, ka īpaša rietumu valstu idealizācija attiecībā uz mūsu nākotni, uz atbalstu nav. Mēs atceramies Teherānu, mēs atceramies Jaltu, bet mēs esam pateicīgi rietumu valstīm par mūsu lielā skaita bēgļu uzņemšanu, tiem ir mītnes zemes stabils. Mēs esam pateicīgi par to, ka mūsu sūtniecības tur darbojās vēl, un bez šaubām mēs esam pateicīgi par de jure atzīšanu 50 valstīs. Bet šeit jau izskanēja kongresā lūk šī cerība, ka mēs sadarbosimies ar Vidus Eiropas valstīm, ar Austrum Eiropas valstīm un meklēsim arī ātri atbalstu pie tās saucamās trešās pasaules. Lūk, tas arī ir pilsoņu komitejas uzdevums. We by no means idealize the help which we will or will not receive from the West, but there are certain things which we have to thank the Western nations for giving a home to our exiles, for allowing our consulates in London and Washington to function, for the 50 nations who have supported our fight for freedom, but we must look in different directions, and one of the chief directions in which we must look at this moment is towards the third world countries. Juris Vidiņš. Papildinot Pusāru kungu, mēs tāpat neaizmirstam un neaizmirsīsim 56. gadu Ungārijā, mēs neaizmirsīsim 68. gadu Čehoslovākijā, un 10 gadus Afganistāna kara, kur ļoti daudz mēs likām cerības, ka rietumi palīdzēs, un to valsts tautas tāpat darīja, un viņi nekādu palīdzību nesaņēma. Tā ka mums nav uz tām cerības, bet es kungam, kas uzdev šo jautājumu, gribētu atgādināt, ka Ulms kungs šodien, vakar tas bija, viņš teica, kad Krievu tauta mums atnes verdzību, bet kad viņš cer, kad viņā aiznesīs. To verdzību pati izbeigs. Un tās demokratiskās kustības Krievijā, es domāju, ir sevišķi Maskavā un Ļeņingradā, ir aizgājuši daudz tālāk savā noteiktībā un savā vēršanā pret režīmu, kā šeit Latvijā. Jo šeit tiem pašiem lielkrievu šovinistiem, jeb tam režīmam ir izdevies mūsu cīņu par neatkarību ļoti bieži ievest nacionālās nesaskaņas sliedēs. Un tā kā es domāju, ka šeit tieši tie gaišie Krievu cilvēki Maskavā un Ļeņingradā var ļoti daudz darīt, lai mūsu cīņai palīdzētu. Returning to the attitude of the Western nations, the Eastern Bloc received no help in Hungary in 1956, or in Czechoslovakia in 1968, or for 10 years in Afghanistan. Soviet Union brought in slavery into our country. We hope they will be the ones to take it out. But in this respect, the intellectuals of Moscow and Leningrad do have a great role to play.
Es ļoti atvainojos. Es vēlreiz gribu atgādināt Latvijas komitejas dalībniekiem, ka ļoti daudziem ārzemju žurnālistiem, kur ir ieradušies tikai uz preses konferenci, nav austiņas, un viņi nedabūna tulkojumu austiņās. Šeit cilvēks uz skatuves var iztulkot 3-4 teikumus, ne vairāk. Lūdzu, apstājieties pēc katriem 3-4 teikumiem, ja tas ir iespējams. Pēteris Leiškauns. Krievijai ir uzsākt demokratizācijas procesi, un skaidrs ir viens, kāda ar demokrātiskiem līdzekļiem nevienu tautu jūgā pret viņas gribu noturēt nevar. Tātad mūsu uzdevums ir tomēr visiem spēkiem censties arī palīdzēt Krievijas demokratizācijas procesiem, katrā ziņā vismaz nebloķēt tos. We will do all we can to help the democratic forces in Russia and by no means to blockade them. Un Krievu tautai, no Krievijas žurnālists jautā, Krievu tautai ir jāsaprot tas, ka citu valstu iekarošana, citu tautu pakļaušana nedara tautu laimīgāku, ka ņemot vērā pēc iekaroto teritoriju lieluma, Krievija pašlaik ir lielākā zeme pasaulē. Bet vai Krievu tauta tādēļ ir laimīgākā tauta pasaulē? Paldies par uzmanību. Russia at the moment is the largest country in the world, but is it the largest or is it the happiest because of that? Yeah? They must realize once and for all that to overrun, to overrule, to lord over another country is not acceptable and is not permissible. For once and for all, they must accept this fact. Paldies, es domāju, ka šis jautājums būtu pietiekuši plaši apspriests. Lūdzu, jūs bijāt. Šodien notika, kā visiem zināms, 1. maija mītiņš Daugavmalā un Pilsoņu kongresa virzienā tika izteiktas, maigi izsakoties, piezīmes. Šajā sakarā es gribu pajautāt, vai jūs esat arī paredzējuši savu darbības taktiku, tādas ārkārtīgi maksimāli saspringtas politiskas cīņas apstākļos. Paldies. As we all know, there was the May demonstration by the Daugava today. The question is, have you considered any concrete political tactics? Mārtiņš Grigulis. Viena no Pilsoņu kongresa nozīmēm jau ir tā, kad gadījumā, ja šī ievēlētā Latvijas PSR augstākā padome novirzītos no Latvijas neatkarības ceļa, vai arī, ja okupācijas varas iestādes mēģinātu viņu internēt un izolētu viņas darbību, tādā gadījumā savās rezolūcijās Pilsoņu kongress ir izteicis gatavību pārņemt varu Latvijā. Pašreizajā momentā neviens nevar pateikt, ka Pilsoņu kongress būtu gatavs aktīvai darbībai ļoti ierobežotas demokrātijas apstākļos. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka jaunievēlētā Latvijas komiteja darīs visu, lai sagatavotos tādiem okupācijas varas, lai sagatavotos atbildēji uz iespējamām okupācijas varas iestāžu represijām. If the Latvian Supreme Soviet deviates from its aim or from its future of a free, independent Latvia, then yes, the Citizens Committee would take necessary steps to take over such functions as would ensure such an independent result. Lūdzu, Strēpkungs. Es atvainojos, ka es tik ziņkārīgi šovakar, bet pāris lietas iekrīt prātā. Kā jūs iedomājaties šo potenciālo varas pārņemšanu? Jo, ja okupācijas iestādes, kā jūs viņus sauciet, internē augstāko padomi, vai okupācijas iestādes pieļaus kādu konkrētu rīcību, kādu nozīmīgu rīcību Pilsoņu kongresam? Un vai ir kāds gadījums, ko jūs varat minēt nesenajā pasaules vēsturē, kur līdzīga pilsoņu kustība ir efektīgi valdījusi kādu citu valsti? How concrete, in specific terms, do you intend to possibly take over power?
from certain Soviet institutions? And is there a concrete situation which has happened in recent history which you could use to demonstrate this? Pašreizējā momentā reālā vara Latvijā atrodas tieši okupācijas varas iestādēm. Viņi nav arī tā sauktē Latvijas PSR augstākajai padomei. Reālās varas viņai nav. Reālā vara ir Maskavai. Taču ir jāņem vērā arī tas, ka pašreizējā momentā nav 1940. gads, un šī brukošā impērija nevar nerēķināties ar pasaules sabiedrisko domu un ar pasaules atslābumu procesu. Sākot militāras represijas šeit Latvijā, domāju, ka Padomju Savienība riskē perspektīvē zaudēt to rietumu labvēlību, ko viņi ir ieguvusi. Un vēl. Yeah. At the moment, concrete force is held in Latvia by the occupying force institutions. However, let's be realistic. The real force behind power in this country is Moscow. But the way the situation is at the moment, Moscow is going to have to also contend with world opinion about its actions and what it does. Jo viens no žurnālistiem šeit minēja jautājumu par ēnu ministra kabinetu. Ēnu ministra kabinetu pilsoņu komiteja neveidos, taču viss pilsoņu kongress, ja jūs par parlamentu, mēs tā neuzskatām, bet ja jūs par parlamentu uzskatiet, jeb okupācijas tādu daļai parlamentu augstāko padomu, tad ēnu parlaments, lūk, ir šis Latvijas Republikas pilsoņu kongress. The Citizens Committee does not consider itself a shadow cabinet in any sense. But if you consider the Latvian Supreme Soviet to be the true government of this country, then yes, the Citizens Committee will consider itself in a shadow cabinet capacity. Visvalds Brinkmans. Visvalds Brinkmans. Es gribētu jums atbildēt uz to jūsu jautājumu daļu, kur jūs jautājāt par analoģijām vēsturē. I would like to answer that part of the question which referred to analogies in history. Otrā pasaules kara rezultātā, kad faktiski jau tas ir pirmā pasaules kara rezultātā, es atvainojos, kad viņš jau bija gandrīz beidzies. When the First World War had almost ended, Austro-Ungārijas impērija, kas bija ļoti līdzīga Padomju Savienībai, kur sauc par ielāpu monarhiju toreiz. The Austro-Hungarian Empire, which is very similar to the Soviet Empire, which was called I don't know the phrase in English, a patchwork empire. Notika tāda lieta, ka viņi sadalījās bezvarmācīgā ceļā daudzās daļās. It divided itself up into small portions. Gluži vienkārši tautas Čehoslovākijā, Austrijā, Ungārijā vairs neklausīja bijušā centra pavēlēm. Nations in Czechoslovakia, Austria and Hungary quite simply did not listen to its leader anymore. Un sāk klausīt savām nacionālajām galvaspilsētām un nacionālajiem vadītājiem. And began to listen to its own national capital cities and to its national leaders. Un ļoti līdzīgs process, sabrukuma processes pašreiz redz arī Padomju Savienībā. And a very similar breakdown process is at the moment happening in the Soviet Union. Neviens nav apmierināts ar centra vadību. Un tādēļ es domāju, ka mēs sagaidīsim šīs impērijas sabrukumu ļoti drīzā laikā. No one is satisfied with the leadership from the center, and therefore I consider that we will see the breakdown of the system in the very near future. Paldies. Thank you. Valdis Steins, lūdzu. Jā, reālā vara pilsoņu kongresam šobrīd nav, un šobrīd nav reālā vara arī augstākai padomei.
At the moment, the Citizens Committee does not have real power, but then neither does the Latvian Supreme Soviet. Bet uz šobrīd jau pirmajā sesijā no 3. maija augstākajā padomē ir sagatavots tātad varas pārņemšanas mehānisms Latvijā. However, in the next session of the Latvian Supreme Soviet, plans have been made for a takeover of power. Praktiski tātad ir paredzēts nomainīt visu valdību un valdības struktūru. In practical terms, that means a change of the government. Un mēs ceram katrā ziņā, un iepriekšējā sarunas par to liecināja, ka Pilsoņu kongress varēs cieši sadarboties ar augstāko padomi. And talks which we have already had point to a possible cooperation between the Citizens Committee and the Supreme Soviet. Un kā negatīvu piemēru varētu minēt patreiz uz šobrīd tātad Rumāniju, kur Nacionālā fronte faktiski, kas ir liberāla komunistu drošības komitejas izveidota, tātad cīnās pret pārējām kustībām. Šāda konflikta situācija, protams, būtu nepieņemama mums Latvijā. As a negative example now can be Romania, where there is no negotiations between the parties. Lūdzu, Romāns Pusārs. Romāns Pusārs. Jautājumu tieši vai netieši publicē domāt par bruņotu konfrontāciju, par iešanu pie varas ar spēku. Bet paskatāties, cik ātri, bez īpašas bruņotas konfrontācijas, sabruka prosovietiskie režīmi Austrum Eiropā. The question at the moment is whether to go forward armed. But let's look, before we do that, at how unarmed forces in Eastern Europe have made the system falter. Izkarojot brīvu Latvijas republiku, mēs esam cietuši lielus upurus un ar bruņotu varu patriecām ienaidnieks uz rietrumiem un uz austrumiem. In Latvia, we have had a lot of casualties along the way, but we have sent our enemies both to the east and the west. Tagad mēs atjaunojam šo brīvo republiku un balstamies uz precedentu, balstamies uz likumiem, uz tiesībām, taisnību un patiesību un citu tautu solidaritāti uz starptautiskiem likumiem. In renewing our republic at the moment, we are counting on solidarity, on democracy, on concrete changes. Un neaizmirsīsim ekonomikas likumus, kuri arī tikpat kā asi ieroči darbojas mūsu pusē. And also economic laws which, as weapons, are working on our side. Visa attīstības likumsakarība rāda, ka mēs te velti nesēdam. And all the facts and figures of things that are happening at the moment show that we're not sitting here for nothing. Oļģerts Eglītis. Es gribētu atgādināt, ka Pilsoņu kongresa rīcībā ir liels potenciāls. Tas ir tādas sabiedriskās struktūras kā vietējās pilsoņu komitejas. Our largest aid at the moment are the local citizens committees. Šo potenciālu var izmantot jebkurā politiskas krīzes situācijā, tā skaitā, lai organizētu iedzīvotāju drošības aizsardzību, mantas aizsardzību un apgādi. We can use this citizens' potential in many ways, for example, to safeguard the safety of our citizens, their property, and so on. Augstākajai padomei pagaidām šādas tik lojālas struktūras republikā nav, kas balstās uz pilnīgas savstarpējās uzticēšanās principu. Paldies. The Latvian Supreme Soviet at the moment does not have any such
close cooperation with its members, such as has been mentioned about the Citizens Committee. Therefore, it doesn't have a cooperative element to rely on. Visvalds Lācis. Streipkungs acīm redzot prasīja, vai nav vēsturē analoģija vai precedenta gadienas, kur kāda tautas pilsoņu kustība bez kaut kādām parlamentām ar varas metodēm var nonākt pie neatkarības. Jāsaka jums, droši vien jūs kā vēsturnieks zināsiet, ka ir jau pirmais precedenta gadienas. Nu, protams, tas nav Padomu impērijā, jo viņā vēl nav precedenta gadiena, bet līdzīgā demokrāfiskā situācijā Jaunkaledonijā, kas ir Francijas valsts atsevišķa teritorija, varētu teikt, nost atdalīt no Francijas. Mēs esam nomali. Kā jūs ziniet, 43% šīs Jaunkaledonijas iedzīvotāji ir jaunkaledonieši un pārējie 57% franči. Tad, kad jautājums nonāca tik tālu, kad Francijas republikas valdība gribēja piespiest, tā kā tagad grib piespiest arī mums, lai referenda veidā nobalsotu par šīs teritorijas pilnīgu pievienošanu Francijai, jaunkaledonieši, izņemot vienu nelielu bruņotu incidentu, atteicās piedalīties šajās vēlēšanās. Šīs vēlēšanas, kurās piedalījās franči, tātad okupācijas valsts pilsoņi, jo Francija pretēji Gorbačovam, protams, Mitterāns atzīst, ka šī Jaunkaledonija ir okupēta. Tad viņi panāca tādu situāciju, kā jūs ziniet, ka šī pievienošanās Francijai tika, varētu teikt, anulēta. Notiks tagad, varētu teikt, pārejas periods, kurā Jaunkaledonijas pamat iedzīvotāju intereses tiek ievērotas jau tagad, un franču vairāki atbildīgie politiķi, toreizējais ministrs prezidents Rokārs un citi jau ir skaidri paziņojuši, ka vienai daļai franču nāksies no turienes, lietošu burtisko vārdu, aizvākties. Un šī cīņa notika, kā es vēlreiz uzsveru, bez bruņotas varas līdzekļiem. Vienkārši Jaunkaledonijas nācijas apzinīga pilsoņu kustība piespieda šo likumību ievērot. Precedents Padomu Savienībā nav, bet kādēļ gan mēs nevarētu būt pa precedentu? Mēs ceram, ka mēs būsim. We were asked for an analogy in history. Let's consider what happened in New Caledonia, where it's part of the so-called French Empire, where the citizens of New Caledonia were 43% who considered themselves New Caledonians. The other 57% considered themselves French, but the minority came out top. Atvainojos, es neesmu devis vārdu. Lūdzu, pilsoņu komitejas kungs tomēr padomāt, ka šī ir preses konferences un vēsturisks ekskurss un plašs izskaidrojums nedod. Esiet lūdzu konkrēti un 1-2 cilvēki atbild pa katru jautājumu. Paldies, lūdzu, nākamais jautājums. Man jautājums ir samērā smags. Milbrets, Rīgas kinokronika. Vakar Baiba Petersone pirms... Lūdzu, tuvāk pie mikrofona. Vakar Baiba Petersone pirms komitejas kandidātu izvirzīšanas izveda tādu paralēli ar to, ka jūs būsiet sargi un brīdināja, kādiem nevajadzētu būt sargiem. Man šai sakarā ir jautājums, kādā specialitātē komitejā darbosies Mārtiņš Grigulis un kādā veidā viņš sev līdz šim reāli ir apliecinājis. Jo viņš ir, ja nemaldos, tautas deputāts, Tautas frontē aktīvi darbojas, 2 gadu laikā ir mainījis 3 darba vietas. Pat labāk viņš ir lat strādnieks. Pirms tam viņš strādāja Latvijas valsts bibliotekā. Pirms tam strādāja kino, foto, fono dokumentu arhīvā. Un vai tas nav tā pārāk daudz, un vai kaut kur ir arī reāli kaut kāda rezultāti bijuši, un vai jūs variet savstarpēji viens otru maz pazīstot, tomēr paļauties, jo jūs ir vairāk kā 50, bet tomēr pietiekoši maz, ja jūs nevariet just biedri plecus. Yesterday during the Congress, on this stage, Baiba Petersone talked about the committee being as a form of guard. Yeah? The question is directly addressed to Mārtiņš Grigulis, asking him about the past, his
work in the past few years, that he's changed jobs very often, that he takes part in many political groups, and so on. Man nu pat ieteica atteikties atbildēs no šā jautājuma attiecībā par maniem sabiedriskiem pienākumiem. Es tiešām neatbildēšu, jo ja cilvēki man ir uzticējušies un ievēlējuši par man šeit kongresā balsoja lai ievēlētu par kongresa delegātu 12,5 tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņu, domāju, ka tik apmāči 12,000 cilvēku nevarētu būt, ka viņi nesaprastu, ko viņi dara. Viens. Otrs, attiecībā par maniem daudziem amatiem var paskaidrot, ka tūlīt pēc Latvijas Tautas frontes kongresa es biju spiests pamest laboratorijas vadītāja vieta kino arhīvā. Praktiski man nebija iespējams vairāk tur strādāt. Tieši tādēļ, ka uz mani tika izdarīts pietiekami liels administrācijas spiediens. Es nomainīju darba vietu un strādāju gadu par inženieri valsts bibliotēkā. Ar šī gada janvāru es praktiski esmu pievērsies, varētu teikt, politiskai darbībai. Taču no šīs politiskās darbības es sev neiegūstu nekādu iztikas avotu. Tādēļ mans maizes darbs pašreizajā momentā ir par strādnieku, lai pēc iespējas vairāk man būtu laika nodarboties gan kā Rīgas pilsētas padomes deputātiem, gan arī Latvijas pilsoņu kustībā. Es ceru, ka pārējos 49 pilsoņu komitejas locekļus jūs atbrīvosiet no tāda tipa jautājumiem. I consider that 12,000 people voted for me, so there can be no question as to why I'm here at the moment. As for my work life, there are certain things to consider why I've changed jobs so often, but I hope that the remaining 49 candidates will not be subjected to such questioning as I've had. Visi komitejas locekļi ir gatavi atbildēt uz jebkuru jautājumu par savu biogrāfiju, bet es domāju, un es esmu pārliecināts, ka šāda interese ir tikai Latvijas žurnālistiem, ka mēs nepārvērtīsimies par autobiogrāfiju atskaites konferenci šo lūdzu. Kongresa darba gaitā izskanēja, ka Pilsoņu kongresam ir sava darba grupa augstākajā padomē. Vai to jāsaprot, ka jūs veidosiet savu frakciju augstākā padomē vai strādāsiet Latvijas Tautas frontes frakcijas ietvaros? The Citizens Committee has a certain group of members in the Latvian Soviet. Does that mean that you are going to create a fraction in the Soviet? And if so, how? Vārds Jurim Dobelim. Augstākajā padomē ir Tautas fronts frakcija. In the Supreme Soviet, there is a fraction, a group, from the Popular Front. Apmēram trešā daļa no šīs frakcijas ir radikāli domājoši cilvēki. About a third of this group are radical thinking people. Kuri principā atbalsta Pilsoņu kongresa uzskatus. Who in principle defend the thoughts of the Citizens Committee, Congress. Jautājumā par frakcijām augstākajā padomē būs īpašs nolikums. If we're talking about different kinds of groups, then there will be a special law in the Supreme Soviet. Bet radikālajā grupā apvienosies cilvēki bez kādām tur īpašām saistībām un centīsies panākt Latvijas Republikas interešu ievērošanu. But those who are radically inclined will get together and do their utmost to guarantee an independent Latvia. Луц jautājums. Евгений Орлов, газета «Советская молодежь». Во-первых, разрешите поздравить вас с завершением работы Конгресса. И мой вопрос связан с политической расстановкой в руководстве Латвийского комитета граждан. Меня интересует, какие партии представлены, и в частности, есть ли среди вас члены Компартии Латвии? Спасибо. It's from newspaper Советская молодежь. For the first, I want to congratulate Citizens Congress of the ending Congress successfully. And my question is, which parties and movements are now in Citizens Committee? And especially, is there any
anybody who is a member of Communist Party? Tā, Latvijas komitejā ir pārstāvēts praktiski visas Latvijas partijas un citas politiskās organizācijas. Practically all political parties are in the Latvian committee. Izņemot Latvijas komunistisko partiju, izņemot abas Latvijas komunistiskās partijas, gan uz PSKP platformas, gan neatkarīgi. Except both Latvian communist parties. Lūdzu. I'd like to ask what lessons you feel are to be learned from the Lithuanian experience in terms of Moscow's reaction, and whether this affects your strategy and tactics, and also whether, given the West's lack of support for Lithuanian independence, whether this also affects your thinking on strategy or tactics. Ko jūs esat iemācījušies no Lietuvas stratēģijas un politikas un taktikas, ja? Un kā veidos jūsu darbību tas, ka nav sagaidītais vai nav palīdzība no rietumiem? Es gribētu, lai kāds no deputātiem uz šo jautājumu atbild, jo tas vairāk saistīts ar viņu darbību, šis jautājums par Lietuvas analoģijām. Tiešām taisnība Jirgen kungam, ka Lietuvas ceļš būtiski atšķiras no šī te mūsu kongresā ievēlētās komitejas. The way that Lithuania has worked does grossly differentiate from the way that this Congress is working. Kas attiecās uz to notikumu ievērošanu savā darbībā, mēs jebkuras politisks notikums centīsimies izmantot savā darbībā. We are aware and take note and try to utilize any information politically which we receive and which we take note of. Es gribētu lūgt žurnālistus, arī tāpat kā mēs ar sevi iepazīstinām, arī iepazīstināt mūs, kur preses izdevumu viņi pārstāv. Could you please, when asking questions, introduce yourself as well, so that we know who you are? I'm Trudy Rubin from the Philadelphia Inquirer, and I just wonder if I could follow up on that question again, because I don't feel I'm clear on your answer. Lithuania is being squeezed by Moscow, and we are all watching it. Can you stop? Yeah. Lietuva spiež, Maskava spiež Lietuvu. Mēs visi to redzam un visi tam izsekojam. And the West is not helping. Un rietumi šajā gadījumā nepalīdz. If Latvia declares independence, ja Latvija piesaka savu neatkarību, do you think that it will be possible to achieve that? Do you think that Moscow will allow it? Or do you think that the Lithuanian experience shows that there will have to be some kind of give and take in negotiations, or otherwise the whole enterprise will be destroyed? Vai jūs domājat, piesakot savu neatkarību, ka tas vispār būs iespējams? Vai Maskava nesāks arī spiest mūs, un skatoties no Lietuvas pieredzes, ja? Vai vispār būs iespējama jebkāda sadarbība ar Maskavu? Tā, jūs ziniet, ka cīnīties pret vienu ir daudz vieglāk nekā cīnīties pret trījiem. It's easier to fight with one than fight with three. Un jo līdzsvarotāk un vienlaicīgāk šie procesi Baltijas valstīs virzīsies uz priekšu, and the more balanced and more equal the changing processes in the Baltics go their way, jo grūtāk Maskavai būs pret to cīnīties. The more difficult it will be for Moscow to fight with us. Es domāju, ka jūs ziniet, ka Maskava no savas darbības cieš arī pati liels ekonomiskos zaudējumus. I think you realize that Moscow is also suffering economically because of the steps it has taken. Un ja viņi tādā veidā vērsīsies pret visām pārējām Baltijas republikām, tad šie zaudējumi būs daudz lielāki, un es baidos par to. Es baidos, bet
šaubos, cik ilgi Maskava šādus zaudējumus varētu izturēt ekonomiski. And if Moscow turns against all three Baltic nations, then the losses and the problems it incurs will be all the greater. And I begin to wonder how long it will be, how long Moscow can hold out against such problems. Lūdzu, kādu nākamo jautājumu? Any more questions? Drīkst no nežurnālistu puses varbūt kādi jautājumi, ja? Lūdzu. Cik mēs bez centra pretinieku meklēšanas pašiem mums savu pietiekoši daudz ir, gribētu tādu jautājumu noskaidrot sekojoši. Bez tāda preventīva politiska spiediena pa konkrētiem okupācijas varas struktūras punktiem, tas ir PSKP, augstāko padomi, armiju, es gribētu dzirdēt, cik atbilstoši šodien un Pilsonas kongresā izskatāmo jautājumu lokam ir augstākā padome izskatāmie jautājumi. Nu, apmēram, cik varēja just šie konsultatīvie momenti jums ir. Tas ir viens. Un, respektīvi, tādā sakarībā prognozes, cik saistoši tam augstākās padomes darbam būtu mūsu kongresa šie lēmumi. Tas ir viens. Otrs, gribētu dzirdēt vērtējumu, kā materializēsies šis taktiskais solis kongresa sasaukšana pirms augstākās padomes. Vērtējumu. We've spoken at length about possible cooperation between the Citizens Committee and the Supreme Soviet. Yeah? The question is, what further steps are you going to take? Pilsoņu komitejas locekļi, diemžēl jūs formulējumi nav varējuši izprast, tādēļ sagatavojiet precīzāk šos jautājumus vienā teikumā. Un lūdzu tikai žurnālistus turpmāk. Jums vēl vienīgai, otrais būs dot iespēju šo pateikt. We would like to ask for precise questions. Tā, lūdzu. And from journalists, please. Rīgas valsts. Ar kādām konkrētām garantijām Republikas citautiešu priekšā jūs esat gatavi jau tuvākajā laikā uzstāties, vai arī nevēlaties to darīt, lai situācija Republikā attiecībās starp nāciju priekšstāvjiem būtu stabilas? Yeah. What concrete steps are you prepared to take to guarantee or with any guarantees with non-Latvian nationals of this country? Lūdzu, Vidiņa kungs. Garantijas, lai dod augstākā padomu citautiešiem. Mēs, kad izveidosim jauno valsts, mēs tādas garantijas nedosim, jo tās ir jebkurā civilizētā valstī pats par sevi saprotams. When we have an independent Latvia, we will not give any guarantees because no such guarantees are needed in a civilized country, in a civilized world. Man vairāk nav. Es gribētu papildināt. Baidzētu šo jautājumu tomēr nostādīt uz tiesiskiem pamatiem beidzot. Vairāk nekā gada laikā tas līdz šim nav izdevies un joprojām atkārtojās šāds pats jautājumu nostādījums. We ought to formulate lawfully this question because it's being raised and raised again in the last year and has never been formally discussed. Pilsoņu kongress un pilsoņu komitejas struktūras pamatā nav sadalījums pa nacionalitātēm, bet sadalījums pēc pilsonības. Un Latvijas Republikas pilsoņu vidū ir pietiekami daudz citautiešu. Citizens of Latvia, between the citizens of Latvia are many different nationalities. And the question is not about a person's nationality, it's about his or her citizenship. Darbals,
Es gribētu lūgt nelielu komentāru jautājumā par trimdas latviešu pilsonību un kādā mērā ir iedibināti reāli konkrēti kontakti ar šiem Latvijas pilsoņiem. I would like to ask a question about Latvian exiles and about their citizenship and what concrete facts have emerged, what is being done. Baložkungs. Šis jautājums ir bez šaubām ļoti sarežģīts no zemes uz zemi. Bet es varu teikt tā, es personīgi nekad neesmu attentēcies no Latvijas pārvalstniecības, un tāda man vēl vien ir. Un to es varu bez šaubām arī ar savu Latvijas ārzemju pasi pierādīt. Bez tam man ir arī bez šaubām manas zemes, kur es dzīvoju pašreiz, pārvalstniecība. Un tā mazākais nekolidē ar Zviedrijas likumiem, ka man ir divas šādas pārvalstniecības. The situation differs from country to country. Agnis Balod says that he has never rejected his Latvian citizenship, but that does not preclude him having also Swedish citizenship. He uses his Latvian overseas passport to travel, and if it means anything, so do I. I have British nationality and Latvian as well. Ja varētu papildināt, tad problēmas būs, protams, mūsu trimdas latviešiem, kur dzīvo Amerikas Savienotās valstīs, kas izslēdz dubultu pilsonību. Tā, diemžēl mums ir dots mājā ziņa, ka mūsu konference ir jānobeidz. Tādēļ es jums gribētu dot iespēju pēdējiem jautājumam. We have to bring our press conference to a close, so please, any last questions? Vai pilsoņu komiteja radīs iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem apmainīt padomju pasu pret Latvijas Republikas pasēm? Will Latvian committee give the opportunity of Soviet citizen holders or holders of a Soviet citizenship to change it for a Latvian one? Mums kongresa laikā viens pilsonis atdeva padomjas pasu un viņš atteicās no viņas. One citizen gave back his Soviet passport. Vienam kongresa laikā pie manīm atnāca Pēters Logins, kuram vajadzēja 11,5 mēnešus cīnīties, lai viņš tiktu vaļā no šī dokumenta, ar ko Majakovs ļoti lepojās. And one person came up to me and said it took him 11.5 months to get rid of the pass. Un viņš atnāca laimīgs, jo viņš bija dabūjis bezvalstnieku pasi, par ko viņam vajadzēja samaksāt 500 rubļu, bet par iestāšanos padomu pilsonībā vajag maksāt tikai 1 rubli. And he was very happy because he had to pay a large sum of money to show that he did not have a citizenship at all. Bet es domāju, jo vairāk mēs šīs sarkanās pasas sviedīsim pilsoņu komitejās uz galdu, jeb kaut kur citur, jo ātrāk varas orgāni būs spiest šo jautājumu atrisināt par Latvijas Republikas pasas izdošanu. Es domāju, šeit jaunu augstāko padomu. The more red Soviet passes that we throw down on the table in front of the Latvian committee, the sooner the question will be raised and brought to some conclusion. It's interesting to stress that Mr. Balod is that for getting for refusing from Soviet citizenship, you have to pay for 500 rubles, but for getting Soviet citizenship, only 1 ruble. Vai nevarētu vēl vienu pēdējo arhibīskapam Gailītam jautājumu? Jums, es dāmai nevaru atteikt, bet es lūdzu citu žurnālistu vairāk uz manu žēlsirdību neceriet, lūdzu. Paldies. Luteriskā baznīca līdz šim bijusi aktīvākā politiskajā dzīvē republikā. Sakiet, lūdzu, kāda ir citu kristīgās baznīcas konfesiju attieksme pret pilsoņu komitejām un pret šo te visu? The Lutheran Church has been the most active of all the churches politically so far. The question is, to what extent are the other confessions in Latvia active in the Citizens Committee?
Nu, šīs luteriskās baznīcas aktivitāte ir izpaudusies tādā konkrētā veidā. The activity of the Lutheran Church has been shown in concrete terms. Nu, piemēram, kaut vai tā, ka tad, kad daudzām pilsoņu komitejām nebija telpa, kur izvest šo pilsoņu reģistrēšanu, tas dažkārt notika luterisko baznīcas telpās. For example, in purely concrete terms and practical terms, when citizens' committees were registering Latvian citizens and were denied the use of certain rooms and halls and so on, very often churches open their doors. Man nav zināms, vai tas būtu noticis tādā veidā arī citu Latvijas kristīgo konfesiju telpās. I'm not certain if other confessions in Latvia did the same. Bet es esmu pārliecināts, ka, protams, starp reģistrētajiem Latvijas Republikas pilsoņiem ir dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji. But I'm very sure that the Latvian citizens who have registered come from all denominations. Paldies godējumiem žurnālistiem par interesi un par klātbūtni, un ar šo mēs preses konferenci slēdzam. We thank you very much for your interest and for being here. Thank you.